Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Šodien pastāstīšu, kā krāsot mitras telpas, vannas istabas, pirtis, veļas mazgātavas un citas telpas, kurās gaisa mitrums ir lielāks nekā parasti. Paaugstināta mitrumizturība ir nepieciešama arī virtuves sienai, pie kuras atrodas izlietne, jo šī siena regulāri tiek apšļakstīta un mazgāta. Pirmais noteikums – mitrās telpās visiem izmantotajiem materiāliem, špaktelei, gruntskrāsai un krāsai ir jābūt mitrumizturīgiem. Arī sienu un griestu apdares pamatmateriāliem, apmetumam, apdares loksnēm būtu jābūt mitrumizturīgiem. Kur ūdens, tur dzīvība. Paaugstināts mitrums veicina mikrobu un pelējumu rašanos. Telpā sāk izplatīties lidojošas sporas, kuras ir kaitīgas cilvēku un mājdzīvnieku veselībai. Šī iemesla dēļ ir labi, ja visi materiāli satur pretpelējumu piedevas. Būvkonstrukcija lielākais ienaidnieks ir mitrums. Tādēļ telpās, kur uz sienām šļakstās ūdens vai ir ļoti mitrs gaiss, sienas un griestus ieteicams aizsargāt ar speciālu mitrumizolāciju, kuru uzklāj zem krāsas, gruntskrāsas vietā, pēc špaktelēšanas. Krāsas labi laiž cauri ūdens tvaikus, jeb elpo. Tādēļ tās vienas pašas bez mitrumizolācijas nespēja pietiekami labi pasargāt virsmas. Darbus sāciet ar špaktelēšanu un virsmu izlīdzināšanu. Ja siena veidota no mitrumizturīga ģipškartona loksnēm, vispirms aizšpaktelējiet šuves un iestrādājiet šuvju lenti. Kā to pareizi izdarīt, skatieties video par sienu un griestu špaktelēšanu. Ievērojiet, ka mitrās telpās tiek lietota nevis parasta, bet speciāla mitrumizturīga špaktele, kura satur pretpelējumu piedevas. Pēc špaktelēšanas virsmu nogruntējiet. Mūsu ražoto gruntskrāsu varat lietot gan sausās, gan mitrās telpās. Pēc virsmu gruntēšanas stūros un savienojumu vietās iestrādājiet pārkrāsojamu mitrumizturīgu hermētiķi. Tas nodrošinās elastīgu šuvi bez plaisām. Nesajauciet to ar sanitāro silikonu, kurš ir mitrumizturīgs, taču to nevar pārkrāsot. Sanitāro silikonu jāklāj pēc krāsošanas. Nu esam nonākuši līdz krāsošanai. Dušas stūrī, pirts telpās un vannas istabā gan sienām, gan griestiem izmantojiet mitrumizturīgu krāsu. Šādas krāsas parasti ir ar paaugstinātu spīdumu, atgrūž netīrumus un ir ļoti noturīgas pret berzi un mazgāšanu. Sienas, kuras nav tiešā saskarē ar ūdeni, bet kuras nepieciešams regulāri tīrīt un mazgāt, piemēram, virtuves sienas, krāsojiet ar speciālo krāsu, kas paredzēta virtuves sienu krāsošanai. Virtuvei paredzētās krāsas var izmantot arī citu telpu krāsošanai, kuru sienas ātrāk smērējas un tās nepieciešams biežāk tīrīt, piemēram, priekšnamā, kāpņu telpā vai vestibilā. Pēc tam, kad virsmas ir nokrāsotas, ja nepieciešams, varat noblīvēt šuvis, spraugas un savienojumu vietas ar mitrumizturīgu sanitāro silikonu. Tā to dara, piemēram, izlietnes un sienas savienojumu vietā, lai no ūdens pasargātu izlietnes skapīti. Ja vēlaties krāsot jau iepriekš krāsotu sienu, vispirms nomazgājiet to ar speciāliem mazgāšanas līdzekļiem. Ja virsma ir spīdīga, ar smalku smilšpapīru padariet to matētu. Tad varat droši špaktelēt un krāsot. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.